Zilgavs bija ārzemēs. Bļāt, būs ir policija vienkārši priekšā. Kamēr Zilgavs bija... Kur tā policija? Tur ir, bet normāli nepiefiksēja. Kamēr Zilgavs bija ārzemēs, bija iedevis draugiem sataisīt. Zilgavs, kas bija jāsataist, pats izstāst. Elektrība. Kaut kas tur pīkstēja. Bļāt, pagad, zvana kaut kas. Virsas, viņam atbildēsim vēlāk. Bija iedevis sataisīt. Neko sataisīt, tad man Gatis kaut kad zvana, saka, ka Zilgavu vajadzēs savākt no lidostas. Labi. Tur šodien, tātad ir 16. maijs. Smuki piecēlos no rīta, uzrakstīju Zilgam īziņu, cikos tad viņš ielido tajā Rīgā. Viņš saka kaut kur ap 10:30. Ok, es paņemu brūtīti, un bērnu. Bērnu aizvedu uz bērndārza, brūtīti aizvedu uz darbu. Un iebraucu Statoilā, drusku iepildos, braucu ārā un Zilgavie puses nomirst. Viss kirdiks, tur nav dzīvības pakāps. Kā policija, kas ir? Ko darīt Zilgavim lidmašīnu ielido pēc 20 minūtēm. Zvanu Armandam. Armands. Zilgavam man tagad pa labi labāk braukt? Ne, pa kreisi. Zvanu Armandam. Šīs kā dieva jēzuliņš taisni blakus. Abi ar Krievkalnu brauc uz darbu. Atbraucām, novilkām busu nost. Tad Armands izlīdzēja, aizgāzām līdz lidostai. Savācām Zilgavi ar visu ģimeni, atvedām Zilgavi mājās. Cikos Zilgavi tu esi cēlies? Cēlos es vakardien no rītā ap 7. Tas ir, šitai te man ir tas servis, ja mēs uz viņu braucam. Jā. Cēlos es 15. maijā 9:30 pēc Latvijas laika. Un visu laiku pa lidmašīnām un lidostām, ja? Jā. Tātad mēs savācam Zilgavi, atvedam viņam uz māju, viņš ātri nomazgājās, aizvedam Armandu uz darbu. Armands tagad ir darbā, tagad ir atbrauc pakaļ vēlreiz Zilgavim. Zilgavs tagad ir izcelts, kad mēs braucam. Mums pie Elkora tajā. Kas tas pa tiltu ir? Uz Meža parku, kas iet, kā viņi sauc? Gaisa tilts? Kaut kāds gaisa tilts, tas, kas tur teikādā mētājās. Pie Vefiņa. Pie Vefiņa, jā. Tur tagad stāv bus. Mēs tagad braucam vilkt busu uz remontu, ja? Bet no sākuma mums vēl ir jāiebrauc. Kaut kur nopirkt striķi. Nopirkt striķi, jā. Mēs tagad vizanamies ar Armanda uzticētu mums automašīnu pasētu, kas faktiski pieder Krievkalnam. Rīts krūta pulkstenis ir 12. Rupi sakot, visu laiku šitā pisamies. Tagad braucam, tagad tikai šausas sāksies. Jūs vēl neesat redzējuši Zilgavu seju. Bet Zilgavs nokomentēs, tad, kad iekāps busā. Varbūt, ka tas nav nemaz vairs viņa bus. Tagad slēdz ārā kameru, tiekamies, kur veikalā vai kur pēc striķa, ja? Jā. Davai. Tas kāds Zilgavs, kā isti iededzis. Iededzis ne pa jokam. Tā. Striķi. Ar šitādi mēs arī tevi vilkām. Aizņēmāmies no 3,68 reku buksēšanas trose. Ar šito ņem pa 3,68? 4,44. Ja interesē bišķi, lai viņa ir garāka, lai nav tā, ka uzreiz nobremzē tā pakaļā ieskrien. Kur viņai ir kaut kāds apraksts. 5000 kilogrāmus var vilkt. Tas tā kā būtu diezgan normāli. Ko mums raksta par šo? 3500 kilogrāmus. Garāka? Pilnu busu nevar pavilkt šo. Šitais ir 4 metri, jā. Kā, lai zinu, cik šitais ir garš. Jāliek blakus, jāvelk ārā. Es nezinu, kā mēs to varētu noskaidrot. Tie tikai 2 varianti, citu nav, vai ne? Citu variantu nav.
Ņem, kuram ir somiņa. Espanders. Nu, reku vēl kaut tāds. Oi, ne, tas ir sūds. Jā, zini. 3 tonnas var vilkt, 4 metri. Sūds. Pa 2,99. Nu, jā. Pēc tam var izmest. Ņem, kuram ir somiņa, pēc tam lietojama. Šitam ir lietojama somiņa. Baigi man interesē tas garums, nu. Nē, ar šito te, tas čalis, kurš bija otra mašīna noplīsus, taisnāja aiz mums. Viņi mums iedeva šņoru, viņi iedeva tieši šitādu. Šito viņi mums iedeva. Nu, es te pamēģināšu tūlītās. Tu nekaunīgi veikalā. Kā tā, ja viņi nav pierakstījuši? Nu, tie paši 4 metri arī būs. Man liekas, standarts. Uz pusēm. Nu, lēnā garā vilksimies. Tā. Nu, varbūt ir vērts samaksāt 60 centīmus vairāk un paņemt trosi ar somiņu. Nē, nu šitā štrope, tā būs labākais, es ierosinu. Šitās parasti šeit pārplīts, šeit kaut kur, te. Tad ir, jāsplēsē. Splēsēt māk tikai daži jūrnieki. Nu, pasties, ko krabis var pie reizes var dabūt. Nu, jāķis varbūt būs jau nosēdies. To mums servisā izdomās. Reku krabi arī somiņā. Reku vispār ceļojuma komplekts. 7,99. Bet cimds un lenta un krabis. Bet pavājuši tas. Jā, tas ir tāds pats. Šņori pavāja tādu. Nu, labi, mēģināt nopirkt šito šņori. Nu, laužam ārā, ja? Jā. Zvesti pie viena nopirkt. Tieši kam? Tev klausies, man tur čaļi teica, izbāz 3 stūri. Tev 3 stūrs ir? Nu, vajadzētu būt. Nu, es vienkārši nemēģināju rakāties. Es kaut kur durvīs, kaut kur apakšā, es nezinu. Vienīgais, ko es atradu, bija guļammaisi. Oi, tie ir daudz. Nu, re, kāds zvana jau ringus no auto. Halo. Es domāju, ka aiziešu ap 3, bet man te bišķi plāni izmainījušies. Man bija atstāta mašīna, lai sataisa man to elektrību. To man tur veiksmīgi bija sataisījuši, bet struncis braucot uz lidostu pakaļ, palika uz ceļu. Tur kaut kas, nezinu, noplīsis tai mašīnai. Es tagad līdz ar to braucu skatīties, kas viņai noticis, mēģināšu aizvilkt uz servisu. Cerams, ka ievilks un aizies. Es nevaru saprast, redz, ka tu esi tāds dzeltens, man neredz no dusmām. Nu, redzēs. Es gribu pa priekšu ieraudzīt to mašīnu, kā viņi izskatās, un tad jau varētu sākt risināt, kā viņā dabūt dzīvību atkal. Ne, mēs tur startējām, kamēr drusku piegura rokas. Rokas, jā, tie sienāži. Akumulators, un tad mēs vairs viņu nemocījām, lai varētu tagad pavalkāsim pa to Elkoru placi. Tur tie karsteļi cerams ir novākti. Nav tur nekā, tur mēs vienīgais buss stāv, skaistulis. Kur palika tas otrs čalis, kas aiz tevīm noslāpa? Tas stāvēja un tā. To arī novilkāt malā? Ne, mēs viņu sakam, vai viņu arī vajag novilkt. Viņš nezina, viņš gaida kaut ko. Viņš kaut ko gaida, es iedevu tikai šņori. Jo mēs jau bijām domājis, ka mēs ievilksim to busu. Un tad, kad ievilks to busu, tad aizvilks to čali, kur vajag. Nu, striķi te iedeva puika. Nu jā, aizliek. Bet nē, viņš bija sašutis ar visu ģimeni. Es zinu, ko es tev. Tas gan būtu jautri, ka jūs 4 no lidostas braukt ar autobusu. Es tur smuki sarunājos. Labi, ka tas Armands ar to Krievkalnu gadījās. Kas saukti. Baigi sagatavojies, ne? Tie jauziņi. Jauziņi aizvien. Reka, es tev par to labo sirdi esmu atvedis suvenīru. Šitie taču tie slavenie. Uz krēķiem uzpīpēsim. Jā. Ievilks ilgāk atves tos labumus. Vaļā apgāzās. Ņem pasi. Paldies. Ņem būs atslēgas. Laimīgu ceļu. Paldies. Uzpīpēs un tas parādīs, kas tev tur notiek. Uzpīpēs, jā. Smelts vokālists tiek pie sava auto atpakaļ. Kurš, diemžēl,
no rīta saņniķojās. Svešs braucis. Sīdegli jau ieregulē kaut kā ārstāt. Tu pat šitā regulē. Es tur neko neregulēju. Paskaties, arī cietis sunīts ir. Redzi, muku guļ beigts. No? Aķis ir beidzies. Nu, tas ir startējot, vēl grieza normāli. Aķis ir cauri. Pavilksim, ne? Nu jāmēģina pavilkt, tikai kas man tur ir jādara? Jāliek kaut kādā robā. Un te uz riņķi. Šitiem te. Tā, izvilksim. Es domāju, uz to klājumu kaut kur, ne? Un te uz riņķi, ne? Pariņķosim. Kā, man tas stūris pastiprinātājs ata nestrādās, ja? Jā. Armands vilka. Plus 12 grādi. Es domāju, ka vainīgs ir Latvijas mobilā telefona Radiācija. kaut kādu testēja tīklu un noklāja visu elektroniku. Jā. Jo nu tā nevar būt, jo tur bija 12 grādi. Vakardien vēl bija pie plus 25 grādiem. tavā zemē. Jā. Runājot, kad esot arī uzkāpis vulkānā. Jā, es uzkāpu kalnā ar nosaukumu Elteide, kas ir darbojošs vulkāns. Tur augšā uzkāpjot smirdēja tā kā ķīmijas kabinetā. Tad sērs visu laiku, tad tā kā olas, tā kā sērs kaut kas tāds, nāk kaut kādi karsti tvaiki laukā. Jūties veselīgāk? Grūti briesmīgi gāja tajā kalnā. Viņš ir 3718 metrus augsts. Tur jau sāks tas retinātais gaiss, tas ir jau jūtams. Nu, smags gājiens tāds bija. Tā jau tu tagad sevi vari saukt par kalnākāpēju? Varu saukt arī par kalnākāpēju. Fiziski kājas turēja, viss tāds it kā bija baigi labi, bet tāda aizdusa visu laiku, tā ka, nevar tā, viss cigaretes nāca laukā. Bet nosauļojies, tā kā solārijā būtu bijis. Jā. Bijis brūns. Cepina vēl tagad plecs. Vienīgais apdegi vai vēl kāds apdegi? Pa vienam lāgam jau āda man nogāja nost, tagad jūtu jau ir bišķi atkal pieres un uz deguna atkal repulītis, nāks otrā kārta nost, citam jau trešā kārta nāca nost. Tur nav tik viegli to sauli sadzīvot. Liekas nekas un tikko neizskrējam uzsmērējis tā viss sarkans vakarā tā, ka... Tu jau kā īsts vecis bez krēmiem laidi, ja? Kaut ko jau iesmaržojās bišķi ar tiem krēmiem, bet te bija jūras, tādā ūdens atrakcija parkā. Un tur jau, kā tad visu laiku dzīvojās pa ūdeni, ko krēmu neuzied, sākumā arī tā saule tādā dūma kā bija. Un tik uz pēcpusdienu jau jūt, ka jau ir pa vēli, jau viss ir piededzis. Un tas tā kā, Līvu akvaparks tikai daudz lielāks un smukāks. Tur brauc ar tādu riņķīti zem dibena apakšā, nobrauc pa tādu krauju apakšā, un tad tu iebrauc tādā telpā, kur pa virsu tev peld haizivis. Skaisti. Jā, būs rītīgi atpūties pirms jaunā albuma. Būšu. Puikas studijā jau ir ierakstījuši viss. Super. Šonadēļ tipā palaižam. Labais. Tā kā uzpīpējam, mēģinam. Liks tos triķus klāt, Mēģinās kaut ko darīt. Iegādātais triķis tajā somiņā, tas ir ļoti labi. Žēl, ka mēs nefilmējām, kā mums tas onka izpalīdzēja. Bet, taisni tur arī tā ķibele notikās. Čiten te. Tieši slāģis sanāk vietā izpūtēja. Jaunais šņurs būs uzreiz ar dūmiem. Jā. Neko. Mēģinās kaut ko darīt lietas labā. Davai. Pēc kā pie stūris.
velkam, aiziet. Mēs tagad esam atbraukuši uz Nesti, jo varbūt, kad Statoilā degviela vainīga. Līdz Zilgavas ielies somu zeltu. Somu zelts. Un varbūt arī aizies. Kaut ko iepilināt bišķi. Varbūt, ka benzīns tek ārā. Litri jāiepilina, ne? Sākumā. Varbūt, ka kaut kas mainīsies. Ko teiksi? Ilgi vilki? Mēs tagad no tā stūra, no tā līkuma, tur es pamēģināju ielikt. Redz pusbāka. Ielējies 25 litrus. Tā ir pusbāka? Bāka ir 7. Nu, ot, tu redz, dačiks ir nepareizs varbūt. Aizvedīsim pie Armanda, uzpīpēsim, atdosim mašīnu, ja? Nu, tagad nav jēgas uzreiz slāpēt nost. Nē, aizbrauksim līdz Armandam. Un tad viss kruta, viss mašīna darbojas. Nu, viss ko vairāk. Labi. Nelai Statoilā miers. Nav izstāst, kur mēs esam? Mēs esam atbraukuši atkal sākuma punktā pie Armanda studijas. Vesels. Paldies. Atdodam. Šodien zvaigznes rāda, ka nav braucamā diena. Nav strādājumā diena. Tev un Kriemkalnam. Paldies, vecīt. Jē, super. Par labo. Imports. Kruta. Ietaupījām uz remontu. Klausies. Īsāk sakot, tikko vadāju Krievkalnu. Viņam bija jābrauc prom, jo nebija mašīnas, aizved viņu ar smartu uz Pārdaugu, atbrauc apakaļ, finieris atvests, izkrauts pie sētas. Tikko lieliski iespēja jums bija nest 24 mm 3x1,5 metru finieri. Jā. Tagad? Nokavējāt, jā. Nu, ļoti labi. kaut kā tā. Nu, un salējas ar ģēru neaizgāja, jā? Nu, pa ceļam, braucot uz servisu pielēju kaut kādus 25 litrus tur pielēju. Paprovēju, zinu, palaist vēl. Un vienā brīdī rundam, no kāds sūds ierauc. Es sūcu, bet ierauc. Un tukša bāka ar, zinu, kā viņam nav kam skaloties. Tagad varbūt viņš... Nevar jau zināt, cik tur ir. Un tas dačiks ar kaut ko jocīgi rāda. Viņš iekāpa rāda labi, sāc braukt, pēkšņajā brīdī tiņš lampiņi ieragās. Es tā nospriedu, ka morāli tāda, ka nav draugiem, ko atstāt mašīnu ar tukšu bāku. Ar tukšu bāku? Nu kaut kāda rozigriša. Šis bija rozigriša. Zilgāmi par rozigrišu.